Nu, tad sveiki. Sveiki atkal ēterā. Gundaga šeit, Gundagas Raw Joy, vai reģeneratīvais detoks ar svaigēšanu, ar augļēšanu, ar augļiem, ugām, melonēm. Un ar mani. Un tiešā tulkojumā mēs varam saukties Gundagas savvaļas prieks, vai ne? Izklausās labi, vai ne? Nepieradinātais prieks, Gundagas nepieradinātais prieks. Jā, tāda ir šī pasaule, kurā es dzīvoju. Man arī, kā profesionālam fotogrāfam, mans fotogrāfijas nosaukums, kompānijas nosaukums ir Wild Daisy Art Photography, ko es dibināju, ka es dzīvoju Lielbritānijā. Wild Daisy, jā, tas ir tātad savvaļas vai nepieradinātās puķes fotogrāfija. Kādu laiku es fotografiju esmu nolikusi malā, tāda ir situācija, un es sapratu, ka man bija veselības problēmas, un tās veselības problēmas es sāku meklēt tām risinājumu, un tas mani atveda uz, šeit, esmu šeit, un es sapratu, ka priekam ir maz, dzīvē nav veselības, ja tu pats nejūties savā būtībā labi, un nejūties arī ķermenī labi. Iededzināsim arī šo jauko kociņu, Palo Santo. Cik es sapratu, kas ir Palo Santo, jā. Es vienmēr aizmirstu nosaukumu. Un man vienmēr patīk, kā viņš smaržo. Viņš laikam bija jānotīl, lai viņš degtu. Tagad es tādu bišķiņu. Jebkurā gadījumā es šodien atnācu pastāstīt atkal vēlreiz ierakstīt video par augļēšanu, svaigēšanu un kāpēc svaigēšana it kā nestrādā. Un viņš nedaudz jāpadedzina. Viņš ir jānotīra pirms dedzināšanas, lai viņš labāk aizdegtos, bet es tā kā nenotīrīju tos, pelniņus, jā. Jā, lai padeg, lai pasvilst, lai pakūp smuki. Viss tāds šamanisks un skaisti smaržo. Man vienmēr patīk šīs smaržas. Jā, parunāsim šādās noskaņās par svaigēšanu. Man svaigēšana ir atgriezusi veselību, ir atgriezusi skaidru prātu, skaidru redzējumu, kas ir mans ceļš un kas esmu es pati. Ir izlasītas grāmatas, kas tiek turpinātas lasīt. Piemēram, viena no tām ir, man arī iedvesmoja šī grāmata, Deepak Chopra, Quantum Healing, kur ir arī zinātniski patiešām apstiprināts. Un es arī ļoti pētu daudz zinātnisku materiālu, lieku kopā. Man patīk tādi zinātnieki kā Bruce Lipton, Greg Braden, protams, Deepak Chopra man patīk, un ir daudz citi autori, bet es nepieķeros kādam konkrētam vienam autoram vai kaut kādam vienam šim redzējumam, jo, protams, Dr. Robert Morse, jā, es pilnīgi nevaru to arī neiekļaut. Es arī varbūt uzreiz pateikšu, ka daudz cilvēku piesienās viņu vārdam doktor. Viņš nav domāts kā doktoris, viņš ir domāts kā doktora grāds bioķīmijā viņam ir, jā? Un to nevajag jaukt ar ārstu vai doktori. Tā kā viņš nav pasludināts doktoris, viņš uz to nepretendē, bet viņš ir doktors bioķīmijā. Un tas būtu tā. Es būtībā esmu nedaudz arī apslimusi. Man ir tāds detoks, kā saka, vēl epizode. Un jā, tad iegrimsim. Es censīšos runāt pēc iespējas
pēc iespējas dziļāk, īsāk, saturīgāk. Es centīšos, man nevienmēr sanāk, tāpēc, kad es vispār runāju ļoti plaši, jo man tas nāk no, vienkārši informācija nāk, un es neko nekad nepierakstu. Varbūt vajadzētu pierakstīt, varbūt kaut kādu konstruktīvāk, varbūt tā saruna, bet tas ir mans stils, un es tā jūtos brīvāk, ja es sevi neierāmēju. Es uzreiz gribu teikt, ka, tēma pirmkārt, tēma mums ir, vēlreiz man jāsaka, tā tēma ir, tāpēc, ka es izdzēsu netīšām video par tēmu, kāpēc man svaigēšana nestrādā, vai mans svaigēšana nestrādā. Un kā nav visiem viens ceļš, vai ne visiem dara augļiešana. Un ir dažādi, visādi tādi teicieni un tā. Bet, ja mēs atgriežamies, es vienmēr atgriežos pie radītāja, no tās radītāja, būtībā no radītāja puses, no radītāja līmeņa, vai no radītāja skatu punkta, tad, mēs visi esam cilvēki, mēs visi piedaram pie kaut kādas noteiktas sugas. Mēs nevaram iedomāties tikai, ka mēs šobrīd tagad fiziskajā plānā būsim lauvas, piemēram, vai kaķis, vai suns, vai vāvere, jo mēs esam cilvēki, un kaut arī cilvēkam ir tādas iespējas ar sevis suģestēšanu, pārņemot kontroli pār prātu, sūtīt sev tādu informāciju, ka tu vari kļūt par kraukli vai vanagu. Ja? Bet tas ir augstākā lidojuma tāda metamorfozes manifestācija. Vai to var izdarīt vidusmēra cilvēks, kas ir piedzimis ģimenē un tādos platumgrādos, kur ir pārsvarā cilvēks ēdis, cilvēka sugai nepiemērot uzturu, tas ir stipri apšaubām, ka viņam tādas spējas varētu būt. Vai viņas vienkārši iegūt nav tik vienkārši. Tur ir vajadzīgs laiks, tur ir vajadzīga prakse, un vēl jau vairāk, ja cilvēka ķermenis ir pārsvarā izveidojies uz toksisku uzturu, substancēm, ko mēs saucam par uzturu, kas patiesībā nav cilvēka dabai vai cilvēka sugai piemērots, tad mēs nevaram runāt, ka tas cilvēks varētu transformēties, piemēram, par lauvu pārkļūt. Teorētiski tas ir iespējams, bet reāli, praktiski tā ir tikai iedoma. Un, ja jums šī tēma interesē, jūs varat painteresēties par Tibetas mūkiem, par budismām, par levitācijām, palasīt par tulkiem un tulpām. Tā ir interesanta tēma. Tas ir par egregoriem, kas palīdz to visu izveidot. Bet es tajā visā neiešu iekšā, tas ir baigie džungļi šobrīd, jo man liekas, ka arī tēma īsti, kā jūs arī centīšos pieturēties pie tēmas, tā kā, po tēmu, tad tā, teiksim tā, iesim pa tēmu. Tātad es izdzēju to video, kas bija domāts, tātad man svaigēšana nestrādā. Un pārsvarā to saka cilvēki, kas bijuši svaigēšanā. Svaigēšana ar ko asociējās? Tie ir salāti, tie ir kaut kādi dārzeņi, saknes, daudz zaļie smūtī, zaļās sulas un rieksti, sēklas, ļoti daudz, Un tas viss ir kārtībā, to visu var darīt, bet, lai mēs patiešām aizietu līdz tādai reālai svaigēšanai, tā ko ēst tos produktus, ko es pat nosaucu, kas arī dzīvu produkti, protams, un es nepieminēju, protams, vēl diedzētas sēklas, un diedzētas dažādus graudus vai sēklas, teiksim tālāk. Es nepieminēju to, ka, lai līdz tam tiktu,
cilvēkam ir jātīrās. Vispirms ir jānorestartē organisms. Zināt, kā datorā, kā kompī. Mēs kompjuterā pārinstalējam programmu. Mēs vienkārši veco izmetam ārā un uz tiem dzelžiem uzinstalējam citu programmu. Tieši tāpat mums ir jāstāsta uz savu ķermeni, kā uz tādu dzelzi. Es atvainojos, protams, bet man ir vienkārši analoģiski, es nespēju savādāk piemērus vest. Ja? Tātad mums ir jāredz šis mūsu organisms kā bioķīmisks dzelzis pēdiņās, ja? Kurā tiek ielikt programma. Programma sākās ar prātu. Ja? Ar prātu mēs apzinām, ar prātu mēs uztveram informāciju, mēs to translējam no sirds valodas. Teiksim, tā mēs translējam, bet mēs viņu interpretējam. Ja? Mēs to informāciju interpretējam. Un tāpēc pasaulē ir ļoti daudz šīs interpretācijas par tēmām. Ļoti daudz ir šīs tēmas neprecīzas. Ja? Un kāpēc es saku neprecīzi? Tāpēc, ka tādā dziļākajā būtībā, pavisam mēs dziļi skatāmies, tas patiesības strādā tikai kaut kādu laiku. Tas patiesības strādā tikai kaut kādu laiku, ja? Un paiet kaut kāds laiks, cilvēks dzīvo resursā vai rezervē, un tad, kad resurss un rezerve beigusies, tad tas vairs nestrādā, un cilvēks mēģina kaut ko citu. Un tad pārinstalē atkal citu programmu. Vai vēl ļaunāk sāk instalēt pa virsu tai, kas jau ir. Un cilvēks ir vienkārši apmaldījies līdz ar to, ne? Tas, par ko es runāju par patiesību, kas ir nākusi no dabas, par patiesību, kas ir kā saule, kā mēnesis, kā lietus, kā paisums, kā bēgums, kā zemes pielukšanās spēks. Mēs varam strīdēties par to, ka mēs esam visu vareni, bet tu vari uzkāpt, tu vienmēr vari notestēt savu varenību ar to, ka tu uzkāp uz mājas jumta. Un lecot zemē, ja tu sāc lidot, tad var teikt, ka tu esi sasniedzis kaut kādu līmeni, to savu nākamās stadijas līmeni savā ķermenī, ka tu vari valdīt par saviem citiem ķermeņiem. Bet ja tu lecot no jumta sasities un nedod Dievs nosities, nozīmē, ka uz tevi attiecās šis zemes dabas likums. Jā, tātad dabas likums attieksies uz tiem cilvēkiem, kas lecot no mājas jumta, kritīs un atstīsies pret zemi. Tas neatiecās, varbūt, viss tas, ko es runāju, neatieksies uz cilvēkiem, kas lecot no mājas jumta sāks lidot. Jā. Ja tu vari sākt lidot, tas nozīmē, ka tu spēj arī savus šūnas pārveidot līdz tādam līmenim, ka tu tos toksīnus vienkārši spēj neutralizēt. Un tā ir augstākā pilotāža. Bet arī mūki, arī varbūt mūsdienās mūki arī ēd visu kaut ko pēc kārtas, varbūt. Kaut gan es to apšaubu, tāpēc, ka to, ko es redzēju aizemē, tomēr mūki ēd ļoti, ļoti maz. Ēšana ir līdz 12, sākot no rīta. Viņi ceļās ļoti agri. Un 12 ir pēdējā ēdienreize. Un tāpat ēdienreizes ir ļoti, ļoti minimāls. Un es gribu teikt to, ka cilvēki, kas ir iegājuši svaigēšanā un saka, ka svaigēšana nestrādā, ir vienkārši to nav darījuši, teiksim tā, līdz galam, nav izpratuši līdz galam, kas ir šī svaigēšana. Nav izgājuši tātad atvesaļošanās krīzes, visus šos atvesaļošanās simptomus, un nav ļāvuši organismam patiesībā attīrīties. Jo patiesībā vienīgais, kas attīra mūsu organismu, tā patiesi attīra, ja, tiešām dziļā šūnu līmenī, pa slāņiem, ja dziļāk, tie ir augļi. Un mēs to dziļumu tā īsti nezinām, cik dziļi mēs varam iet, vai cik dziļi mēs iesim.
Mēs iesim tik, cik vajadzēs. Mēs ar to varam palīdzēt, tātad augļi, mēs varam palīdzēt ar sulām. Mēs varam pievienot ūdens gavēņus. Bet šī iešana dziļumā var būt ļoti ilgi. Es runāju par gadiem. Un te mēs esam nonākuši pie fakta, un arī zinātniski izpētīts fakts, jā, ka būtībā cilvēka organisms atjaunojās 7 gadu laikā. Nu, vēl ir viedoklis īstenībā, ka 10 gadu laikā, bet 10 gadu laikā tieši skelets atjaunojās. Mēs runājam par kaulu uzbūvi. Un būtībā visu to periodu, kamēr organisms atjaunojas, mums ir jāliek vienkārši cita veida ķīmiskie elementi iekšā. Un ko es ar to domāju, kas ir cita veida ķīmiskie elementi? Mums ir jādod tādi elementi, kas nerada skābi, kas nerada gļotas. Tas nozīmē, ka mums būtu tikai jāpārtiek no bezgļotu diētas. Ideālā variantā, ja mēs visus šos 7 gadus varam būt uz augļiem, ogām, melonēm. Bet es pievienotu tajos 7 gados vēl pāri visam, pāri šīm augļiem, ogām, melonēm, ārsnieciskos augus. Ārsnieciskie augi mums ir nepieciešami ne visiem, bet daudziem ir nepieciešami, lai stiprinātu iedzimtos orgānu un orgānu sistēmu vājumus. Ja? Un kas ir šie vājumi? Vājumi ir iedzimti pārsvarā. Dzīves laikā iegūti, ļoti daudz iedzimti. Tad, kad mēs ejam cauri tātad detoksikācijai, šim reģeneratīvajam detoksam ar augļiem, ogām, melonēm, arī, kas ir augļi, vēl piebilde, ja, kad pie augļiem mēs skaitam arī tomātus, gurķus, avokado, cukīnī, papriku, pat ķirbis ir auglis vai oga. Nu, es teiktu, viņu vairāk par augli sauktu. Un mēs tajā periodā, mēs ejot cauri šim detoksikācijas procesam vai reģeneratīviem procesam, mēs veicam šo pārinstalēšanu, organismu pārinstalēšanu. Tas ir ilgs process, protams. Un cilvēka organisms atjaunojās tādā pat kārtībā, kādā tas tika, kurā viņš stadijā ir. Tas ir domāts tā, ka, pieņemsim, cilvēks ir vesels, piemēram, jā, un pēkšņi viņam kaut kas kaiš, jā, ir kaut kāda saslimšana, un mēs to saucam par akūtu stadiju. Tātad mums ir akūtā stadija, vai, akūtā stadija. Tātad ir veselā stadija, tad ir akūtā stadija, tad ir subakūta, hroniska un deģeneratīva stadija. Pieņemsim, ka jums ir situācija, ka jūs esat akūstā stadijā. Tad jūs uzsākot, un mēs neviens nezinām, kurā stadijā mēs īsti esam. To var tikai pateikt patiesībā pēc acīm, ko es arī lasu acu, tātad pēc limfātisko stāvokli nosaka pēc acīm, jā, tas limfātiskais, teiksim tā, piesārņojuma līmenis, jā. To piesārņojuma līmeni mēs nosakam pēc acu zīlītes, jā. Bet pieņemsim, ka jūs esat šajā akūtajā stadijā un jūs esat sākuši šo procesu un jums notiek tādi ļoti daudz visādi procesi, visādi tātad iesnas, tur saaugstēšanās simptomi, varbūt vēl kaut kas tātad atvesļošanās krīze un jūs tam visam izdzīvojat cauri un jūs jūtaties labi pēc tā laika, kas ir izgājis cauri, jā, tam, un jūs atgriežaties tātad veselā stadijā, tas esat vesels, jā. Tad, kad jūs to esat izgājis, jūs būtībā varat vai nu palikt uz augļiem, varat palikt svaigēšanā, vai nu iet un ēst to, ko jūs vēlaties, bet vēlams būt tomēr sev nedarīt pāri un palikt tādā uzturā, kur, protams, arī var būt sēklas, arī var būt rieksti, jā, bet ir nerakstīts tāds likums, principā sēklas un rieksti varbūt jāpēd tikai saujiņas izmērs, jā, varbūt pat mazāk. Tas, ka sēklas un rieksti ir pasmagi. Bet lielākā daļa jau no cilvēkiem nav tajās akūtajās stadijās. Lielākā daļa tomēr ir vai nu subakūta, vai nu hroniska, vai pat deģeneratīva. Ja?
Deģeneratīvu stadiju mēs varam runāt tad, ja jums sāk atņemt, kā saka, endokrīno dziedzeru darbība. Ja? Vairogdziedzers sāk streikot, piemēram, pazūd mēnešu reizi, tas ir hipofīze, jums ir hroniska vienkārši virsnieru vājums, jums ir ļoti zems asinsspiediens, ja? Te mēs varam sākt runāt par deģeneratīvām stadijām, un tas nebūs vairs tik ātri. Tas nozīmē, ka jūs iesiet cauri, ja jūs uzsāksiet šo procesu, jūs iesiet cauri, tātad jūs esat noteikumi, ka jūs esat augļos, ja? Jūs iesiet cauri tātad hroniskai stadijai, no deģeneratīvās iet hroniskām. Jūs varat neko nejust, vispār simptomu veidā. Pēc tam jūs iesiet subakūtai stadijai cauri. Tad jūs iesiet akūtai stadijai cauri, ko es jau iepriekš teicu, un tikai tad jūs nonāksiet pie veselās stadijas. Saprotiet? Un tas nebūtu tikai 1 gada jautājums. Tas var paņemt 5 gadus arī. Tas ir tiešām process. Tas ir projekts. Tas ir ļoti nopietns projekts. Un jebkurā gadījumā, ja jūs salīdzināt ar to laiku, ja jums ir 50 gadi, vai jums ir 70 gadi, vai pat jums ir 25 gadi, jūs nevarat salīdzināt to laiku, ja jūs 7 gadu laikā varat iegūt jaunu ķermeni. Būtībā jūs varat iegūt jaunu ķermeni, ja jūs visu darat pareizi. Jo katram pieeja ir sava. Tāpēc es nevaru šajos video, es jums nekad nepateikšu konkrēti, ko darīt, ko ēst, ko dzert, cik daudz, jo katrs cilvēks ir savādāks. Te es visiem piekritīšu, ka katrs cilvēks ir savādāks. Bet pēc uzbūves mēs visi esam vienādi. Princips, kā suga darbojās, mēs esam kā suga, piedaram pie bāziski ķermeņiem, jā, pie bāziskas ķermenis mums ir, un mums, organisms ir jānodrošina ar bāzisku uzturu. Bāzisks uzturs ir tāds uzturs, kas satur pietiekami daudz tātad elektrolītus, jā, ūdeņradis ir vajadzīgs, jā. Bet atkal nejauciet ar taukstskābēm, jā, ar piesātinātajiem tātad taukstskābēm, jā. Tas ir, tā ir cita tēma par taukiem, jā. Bet visvieglāk, lai nebūtu visa šī, kā lai pasaka, alķīmija jāsaprot ar bioķīmisku, alķīmisku prātu, visvieglāk ir ēst to, kas sugai ir paredzēts. Un mēs varam paskatīties, ko ēd dzīvnieki dabā. Cilvēks prātā ir aizgājis tālu no sevis, ja? no dabas, no sevis. Vai ne? Sekojot prātam, sekojot kaut kādām citu cilvēku izdomātiem standartiem, kas kalpo sazin kam, kultūra, tradīcija, kas sazin kam kalpo. Mēs nemaz nezinām, kāpēc ir konkrēta kultūra, ēd konkrētu ēdienu. Varbūt tajā laikā tieši kartupeļi bija par daudz, bija jāēd vienkārši. Varbūt tajā laikā bija kaut kāds bada stāvoklis, ka tieši, bietis sākām audzēt, un tas bija vislabākā raža bietēm, ja? Un mēs nemaz nezinām, bet pēc būtības tas nav cilvēku domāts uzturs. Ja tas ir termiski jāapstrādā, tad tas nav domāts cilvēkam. Un termiski apstrādājot uzturu, mēs nokaujam uzturu, mēs viņu padaram par acidozu veicinošu. Mēs viņu termiski apstrādājam tikai tāpēc, ka mēs viņu nevaram svaigā veidā sagramot. Tas ir pareizi. Un vēl vairāk, ja mēs apstrādājam uzturu un ēdam tādus kā subproduktus jau, ja, ka tas kā otrreizējā pārstrāde, varētu teikt, piemēram, olbaltumvielas, kas ir smagas struktūras, ja, tad mūsu organisms viņas nespēja sagramot, un tās sagramot nāk palīgā mikroorganismi un parazīti. Un tas ir tikai normāli, ka mūsu organismā ir parazīti. Mums nevajadzētu viepties par to, tāpēc, ka mēs ēdam tādu uzturu, kas viņus baro. Viņi mums palīdz sagramot to uzturu. Ja kādam nepatīk piena sēne, tad nedzeram pienu, tāpēc, ka jūs viņu nevarat sagramot. Jūsu organisms nevar to pienu sagramot. Tāpēc jums ir tā piena sēne. Un par to var smieties, par to var raudāt, par tam var nepiekrist. Bet to var izmēģināt un ieraudzīt, ka reāli tas tā strādā reālajā dzīvē. Jo šīs lietas
neviens zinātniski nepēta. Šīs lietas cilvēki dara dzīvē, mēģina, testē un dalās ar to, kas strādā. Man personīgi tas strādā. Jā, es esmu novērsusi gan šo piena sēni, gan agresīvo HPV vīrusu, jā, herpes papiloma vīrusu. Un daudz citas lietas, kas man ir daudzreiz uzlabojušās, jā. Nesākšu skaitīt, tās ir diezgan daudz. Tiešām manā īsajā dzīves laikā es esmu pagūsi iepazīt ļoti daudz dažādas vainas. Tāpēc cilvēki saka, ka svaigēšana nestrādā. Es esmu bijis 7 gadu svaigēšanā, bet ja tu neesi bijis 100% augļos vismaz 1 gadu un ļāvis, lai notiek agresīvāk šie atvesaļošanās simptomi, atvesaļošanās krīzes, un tu esi lietojis daudz mandeles, riekstus, sēklas, tos pienus visādus, jā? Vai tu esi lietojis daudz arī saknes, dārzeņus, ar to nevar pagriezt organismu veselības virzienā. Tas ir drīzāk uzturs, tāds, kas mūs uztur. Bet ar to bāzi, kāds piesārņojuma līmenis ir lielākai daļai cilvēks, ir vajadzīgs 100%, 150% vai 1000% mums jāieiet ir tais pašos augļos, ogās, melonēs. Un ar ārstnieciskiem augiem jāpalīdz sev tikt ārā no šīm stadijām. Un tad, kad mēs to esam restartējuši, tad, protams, kāds var palikt augļos. Es arī teicu tomāti, gurķi un cukīni, un tie ir arī dārzeņa augļi. Un tos arī ļoti lietoju. Piemēram, es viņus lietoju ļoti arī normāli daudz. Jo visu laiku es negribu ēst saldu, varbūt, jā. Man prasās tas tomāts, man prasās tas gurķis, un tas ir ok. Bet es arī esmu vēl aizvien tajā stadijā, ka es eju uz savu mērķi. Jā, tā kā uz mērķi, uz savu atvesaļošanos. Bet atkal, es nedzīvoju ar domu, ka es eju cauri mokām. Jo tā sajūta, ko man dod tieši augļi, ogas, melonas, tomāti, gurķi, jā, tie dārziņa augļi, labi, tur ir kaut kāds, varbūt kādu kartupeļu pankūku var iepeldēt, varbūt kāds termiski apstrādāts dārzenīts kaut kad. Bet pēc tiem, es esmu novērojis, es pēc tiem gribu vienkārši gulēt. Man nāk miegs. Man nav enerģijas. Tāpēc, kad arī fakts, ka tu sāc ieiet tajā ļoti vieglajā uzturā, tavs organisms ir pārkārtojies, viņš vairāk, viņš uz naiki tādā pacēlumā, visu laiku tu esi tā kā, ne jau tas, ka eiforijā, tā eiforija arī var būt, bet tu esi visu laiku dzīves, tā kā, visu laiku tāda, angliski saka alert, tev ir tāda pamodusies sajūta, teiksim tā. Bet tas pārējais uzturs to sajūtu piezemē, jā, piemēram, arī te termiskie dārzeņi, šad tad var apēst, jā, tie tā kā sazemē. Tad dažreiz ir varbūt kaut kas praktiski jāizdara, jā, kaut kāds varbūt projekts, kaut kam ir jānofokusējās. Ja tu esi sākumā svaigēšanā, viņš var sajūta būt, ka tev vienkārši lidina pa gaisu, jā, tu gribi vienkārši sazemēties. Bet es vēlreiz atkārtoju, ka mans projekts, šis projektiņš, jā, Gundegas Raw Joy ar Gundegu vai svaigēšana ar Gundegu, ir terapeitisks, reģeneratīvais detoks. Tas ir tāds, es varu teikt, īslaicīgs projekts. Īslaicīgs, bet varbūt paņem 5 gadus. Saprotiet, pa ko es domāju īslaicīgs. Tas nav 2 nedēļas. Tie ir 5 gadi. Arī var būt. Bet tas ir domāts vienalga uz dzīves griezumu. Kas ir 5 gadi? Ja tu 40 gadus esi ēdis, piemēram, olas, jogurtu, sieru, maizi, un tu esi nonācis līdz deģeneratīvai stadijai, vai ne? Tad tas ir pilnīgs sīkums. Šie 5 gadi, 7 gadi. Investēt 7 gados, lai iegūtu dzīvildzi, vai vismaz to dzīves kvalitāti. Man pat ir vienalga, cik ilgi es dzīvošu. Es negribu zaudēt šo dzīves kvalitāti.
kādu esmu šobrīd ieguvusi. Tas pat nav dzīve. Protams, tas noteikti palēnina novecošanos. Tas nav obligāti, kad visi tagad izskatīsies super jaunāki. Kaut tas tomēr dod lielāku iespēju, ka tā būs. Ja tu pat tiešām izdarīsi tā kā vajadzētu izdarīt, ja? Pamācamies no dzīvniekiem, tiešām. Vai dzīvnieki ēd termiski apstrādātu uzturu? Nēd, vai laboratorijā izveidot uzturu. Viss tas, ko mēs redzam veikalu plauktos, ja mēs paskatāmies uz etiķetēm, tur nezinu, kas ir iekšā, ne? Tālūk. Jā, tas bija šodien tāds video par, kāpēc man nestrādā svaigēšana. Tas tikai tāpēc, ka tu iespējams neesi izpratis, kas ir šie detoksikācijas procesi. Šie detoksikācijas procesi notiek līmeņos, stadijās. Ja tu ieej svaigēšanā ar riekstiem, rieksti to visu palēnina, pieliek klāt, kaut kas tiek iztīrīts, bet rieksti, tā kā jūs neesat līdz galam iztīrījušies, tie rieksti liek virsū uz jau esošo neiztīrīto olbaltumu, un viņš kā pirmais slānis vienmēr nāks ārā. Un tāpēc cilvēks, kas ir svaigēšanā, saka, es kopš esmu svaigēšanā, es visu laiku slimoju. Ja? Un tā tas būs. Jūs slimosiet, bet tā nav slimošana. Tas ir atvesļošanās krīze. Un to saprot tikai tad, kad tā ir beigusies. Tu saprot tikai tad, kad tu te izai cauri. Un jo mēs lēnāk iesim šajā iekšā, jo garāk būs tā krīze. Viņa izvēlkās pa gadiem. Tāpēc, jo mēs ejam kompleksāk iekšā, jo mēs ejam strateģiski, piemēram, tikai uz augļiem, piemēram, gadu mēs ieejam. Ja? Tāpēc es esmu izveidojis ilgtermiņu grupu. Mums ir arī iesildīšanās variants, 21 dienu augļos, 7 dienu izaicinājums, ko var iziet jebkurā laikā. Mums ir ilgtermiņu grupa. Es viņai vēl domāju nosaukumu kaut kādu interesantu. Bet jebkurā gadījumā tas ir svaigēšanas prieks ar Gundegu. Gundegas Raw Joy. Un es jums iesaku, ja jūs vēlaties to darīt, ienāciet mūsu grupā, bet tad arī ejiet augļos iekšā. Vai sākiet ar to, mums tur ir ēdienkartes, jūs sākat tiešām ar tādu praktisku, strukturizētu virzienu, jā, plānu, lai nav tā, ka mēs kaut kur plūstam, kaut kā, jo mēs ātri cilvēkam patīk iegulties komforta zonā. Mums liekas, kā mēs esam izgājuši ārā, bet mēs ātri atrodam komforta zonu un atkal viņā ieguļamies. Mums ir jāiemācās nepārtraukti būt paceltiem. Tā kā nepārtraukti jāmāk ir būt ārpus šīs komforta zonas, jā. Un daudziem tas nepatīk. Viņš saka, nē, es negribu vairāk tā dzīvot, es gribu būt mierīgi, es gribu mierā savā. Un tas ir ok, ja tevi apmierina tava situācija. Ja tu esi vesels, ja tev nav nekādas slimības, ja tev nav nekādas veselības problēmas, jūties labi ar to, kā tu ēd, kā tu dzīvo, nevajag neko mainīt. Bet tiešām, ja jums strādā tas, kas jums strādā, un jūs ēdat riekstiņus, vai ir ok, jā? Bet es zinu personīgi, man ir deģeneratīvā stadija, un man ir jāiet šis ceļš. Un varbūt tas man ir dots. To es esmu, laikam, mana dvēsele to ir izvēlējusies, lai es varētu to pastāstīt citiem, kā tas strādā. Tā kā, ja jūs piedalāties 7 dienu izaicinājumā vai ilgtermiņu grupā, es jums silti iesaku to darīt kopā, lai jums nav šaubas, vai kaut kādas bailes, vai jums ir atbalsts, jūs vienmēr zinat, ka jūs tajā grupā varat atnākt un padalīties ar savām bēdām, ar saviem priekiem, ar sašutumu. Tā kā svaigēšana strādā. Tikai ir jāzina, kā to darīt. Lai jums visiem ir veselība, un varbūt mēs tiksimies drīzumā. Visu labu!